Kristaps Dzenis, 20 gadi. Burāšanas sportā trenējies 14 gadus. Pēc nepilna gada gatavošanās šovasar Kristaps ar burlaivu Luč devās ceļā no Rīgas uz Zviedriju. Kādu no Skandināvijas ostām bija paredzēts sasniegt aptuveni 2,5 diennaktīs. Tagad uz to brīdi, kad man apgāst riņķī, tad varētu būt mēsli, jo tad tu vienkārši neredz, kas atrodas. Tad bija pilnīgi melns, tur neko tu vispār redzēt nevarējām. Pusvēlēs būtu aizmīdis un iekrīts ūdenī. Es vienkārši nesaprastu, kas notiek, kur notiek. Vecais pa dienvidu kaut Gotlandē mēs ir dīsa! 5 diennakts tev būs klāt vēl! Šitā vien kontrahāls jūra būs jāuztais! Ka vajadzēja pierādīt. Ja pašam ar nākotnē plāni ir tomēr tikt vēl to pašu darīt, jā. Tas šis principā bija baigi labā lieta. Tu redz, ko tu spēji un kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Viņš vairāk kā tāda mācīšanās bija nekā kaut kāds reāls baigais pasākums. Kristaps ir pirmais zināmais Latvijas iedzīvotājs, kurš mēģinājis šķērsot Baltijas jūru vienatnē, tik mazā burlaivā. Ceļā pāri jūrai Kristaps pavadīja 2 mazās klases jahtas, kuras piegādāja viņam nepieciešamo pārtiku un dzeramo ūdeni. Brauciena laikā Kristaps laiva nedrīkstēja saskarties ne ar vienu no pavadošajām jahtām, kā arī viņš pats nedrīkstēja atrasties ne uz vienas no tām. Pēc 34 stundu burāšanas Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos pie Gotlandes salas Kristaps laivas korpuss bija sācis pildīties ar ūdeni. Augstuma un bezmiega dēļ braucienu nācās pārtraukt. Uz vienas no pavadošajām jahtām atradās Kristapa tēvs Rudolfs, daudz pieredzējis burātājs un zvejnieks. Jā, protams, viņš jau atklātu jūru tā, kā sakot, tā īsti nebija iedomājies, kas ir 10 metri atklātā jūra un kas ir 10 metri Rīgas līcī. Bet vismaz priecē, ka nebija noiets ne mazais ceļa gabals. Bijām tikuši tomēr. Kā viņš pats atzina, vismaz esmu ticis karaļa sētā, pārpa karaļa sētas žogu. Teiksim, man vairāk uztrauc tiešām tas, ka es esmu slapš un tā apziņa, ka augsti būs visu vēl atlikušo laiku. Un būs 100 punktāts kārtīgs kniebiens. Nevarēs normāli pasēdēt un normāli neko darīt. Plus vēl tas, ka tev visās vietās sāp no tās gumijas kombinezona, hidratēra. Tas padarīja to baigi pretīgu lietu. Baigi jokains par, teiksim, pirms es gāju gulēt, man likās, cik super, bruļājums, tāds kaivs beidzot, jā. Bet tad, kad izgulējies, kad es visu dūmus izgāju ārā, tad sāku štukot, atcerēties pirmkārt to, ka man tur kāds vecais kombicils stāvēja, vai ne, un šitāds teica drēbes vēl. Sāku pa to štukot, vajadzēja nošķi uzmalkt virsū malku tālāk, jā. Man vajadzēja to laivu izčerpīt, bet saprot, to vienkārši nevar tā iedomāties. Uz to brīdi, kad es biju uz ūdens, nosals un tā laiva pilna ar ūdeni, un tu zini, ka tev viņi jāčirpj ārā, tur tas ir jātais vāku priekšā, un tu vēl jau vairāk slapši atkal paliec, un atkal tas ūdens var nākt iekšā. Jā.
Mola pārsvarā rādījās, jā, bet es jau pat dienām biju. Jūs jau bijāt blakus, ja man likās, ka molas sienā sānāja. Jā, teiksim, arī piebrauc tūmā, it kā tev liekas, tu esi tūv tam molam, jo piebrauc, tieši tā palēnām sāk čabēt ārā, pazūd. Pēc tam atkal kaut kāda balta siena priekšā baigām, bet tas no mākoņiem atkal tā vairāk. Tā atkal tā rādās, bet tur mēģina uzkāpt uz laivas augšā, lai redzētu, moši tai sienai pār kaut ko. Nu, principā, es domāju, ka to vajadzētu darīt un labi var izdarīt tik tālu. Vismaz tik tālu es tik līdz Gotlandai, un tas ir forši. Paskaties, kā tur tagad tās mākoņu krāsas vai neveidojas. Viss tās tā kā savirmojies, tās savārījies. Tā kā kāds tiešām ar rotu būtu uzpīndzelējis pa visu. Un paņem uzpīndzelē, ja? Un neviens tev neticēs, ka tā mēdz būt. Ja? Pateiks, tu pindzelēt neproti. Nākamvasar Kristaps atkal dosies ceļā pāri jūrai. Šoreiz gan no Zviedrijas uz Rīgu, tādējādi cenšoties izmantot valdošos ziemeļvējus. Globālās sasilšanas konferencē Hāgā dalībvalstis mēģināja vienoties par kaitīgo gāzu izmešu samazināšanu. Vides aktīvisti un citi dīvainīši protestē, bet kungi tā arī nevienojas. Par to nākam ceturtdien Vides faktos.